Labdien! Sākumā Žaks man stādījās priekšā kā publiska persona, kas vada sabiedrisko darbību. Drīz vien sapratu, kas patiesībā ir Venera projekts. Žaks bija iecerējis atrisināt lielāko daļu mūsu pasaules problēmu. Žaks pārstāvēja noteiktu projekta attīstības gaitu, kura apstākļos tas bija jāpiešķir augstajiem, viņiem pieejama valoda un jāīsteno dzīvē. Tā rezultātā es saskāros ar dažiem no šiem augstumiem pasaulē un piedāvāju viņiem Žaka idejas. Pēc kādas situācijas analīzes es sapratu, kas patiesībā ir šīs virsotnes. Es nebiju pirmais. Daži cilvēku grupu pārstāvji, kurus vieno kopīgas pazīmes, piešķīra sev Žaka darbu no informatīvā viedokļa. Arī tagad neatkarīga kustība, piešķirot jums uzvedības modeļus, attīsta tā tehniskās iestrādes, tādējādi īstenojot savu eksistenci. Kā savulaik teica pats Žaks, mēs esam tik dziļi iegrimuši neskaidrībā, līdz ausīm, ka grūti noteikt, kam ir jēga un kas nav. Viņu piedāvātajā vienotajā sabiedrībā resursi ir sadalīti nevienmērīgi, kā griezumā to vēlētos redzēt pats Žaks. Tāpēc ir daudz darāmā. Jāpievērš uzmanība mūsu kopīgajām īpašībām, nevis atšķirībai. Kā liecina prakse, jebkādi jauninājumi pārmaiņas sabiedrībā nav viegli izdarāmas. Uzliekam laiku, parakstāmies, apspriežam un piedāvājam. Paldies, ka skatāties!